Sveicināti! Atrodamies šobrīd Daftonā, Skotijā, un konkrēti Balvenī viskija ražotnē, brīnišķīgā ražotnē, kas tika uzbūvēta 1892. gadā. Šeit šobrīd, šajā stūrītī, ir atrodama un redzama kūdra, ko izmanto Balvenī iesala ražošanai. Šī kūdra varbūt nedaudz jums tagad atgādina tā kā zirgābols vai ko, bet redziet, tiešām nē, viņi jau ciet, viss tā ir tiešām tas ir kūdras gabaliņi, šitā te paliek viss netīrs. Un ko dara šo kūdru? Šo kūdru izmanto, lai kaltētu miežus, tad, kad tajā brīdī, kad tiek veidots iesals. Mieži tiek diedzēti, un pēc tam viņas kaut kā ir jāizkaltē, un tad izmanto šo te brīnišķīgo Skotijas kūdru. Un šo te kūdru ieliek šī te kūdras krāsnī, variet atklāt apstīties te tuvāk. Šādā veidā tur tiek iemests tā kūdra samest iekšā, un blakus tā krāsnes, kas tur ir pa kreisi tagad, tur atkal savukārt deg akmeņogles. Un tās akmeņogles tad kaltē miežus, un šī te kūdra piešķir šiem te miežiem kūdras dūmu aromātu. Tādā veidā to Balvenī iesals.